Medību veikalā Optikspot Rīgā Indrānielā 8, Veftilta pakājē vai mājaslapā www.optikspot.lv būs pieejami Nokpix ražotāja termālie binokļi. Nokpix, tiem, kas iepriekš zināja Infereju, tiem arī būs zināma tad Nokpixa kvalitāte, jo tas pats Inferejs vienkārši ietērpts jaunā kulītē ar jauniem sensoriem iekšā. Nokpix Quest, profesionāls termālais binoklis, nāks 3 opcijās, 2 no kurām būs 35 mm, 1 būs 50 mm, L35 modelis būs ar 384 sensoru, H35 būs ar 640 sensoru, un 50 mm versija arī nāks ar 640 izšķirtspēju. Visas 3 no šīm ierīcēm būs aprīkotas ar 15 mK termālo jutību. Tiem, kam varbūt tas ir svešs kaut kas, termālā jutība, jo šis cipars ir zemāks, jo tava ierīce veiksmīgāk kodīs cauri miglas apstākļiem, lietus apstākļiem, labāk rādīs attēlu. Tāpēc uz doto mirkli 25. gada sezonā 15 mK ir zemākais rādītājs, kāds ir pieejams starp visām termālajām ierīcēm mūsu tirgu. Lūdzu, kad skatāmies termālās ierīces, neskatāmies tikai uz sensoru izšķirtspēju, skatāmies uz vairākām, kur viena no tām būs arī termālā jutība. Visas 3 ierīces ir aprīkotas ar iebūvētu lāzeru tālmēru, kas jau būs lēcā. Patīkamais šajā visā pasākumā, ka vairs nav tāda opcija, ka mēs tur kaut kā varbūt varam aizsekt viņu, jo, ja atceraties, tad Inferējam bija tāds Gemini, un tur viņam varēja aizsekt to lāzeru tālmēru, tur kaut kad strādāja, kaut kad nē. Te nevarēja aizsekt, viss šķotka. Piespiežot bultiņu uz leju, fotografējam, filmējam, piespiežot bultiņu uz augšu, īsts spiediens būs single shot lāzeram, ka viņš vienreiz izšauj, nomēra distanci un viss. Ilgāk paturot, viņš ieslēgs continuous režīmu, kurā viņš visu laiku, ko līdz kustinās binokli, tā viņš arī visam mērīs attālumu. Ņem vērā, ka šis continuous režīms tavu bateriju noēdīs diezgan ātri. Runājot par bateriju, sēnā ir atvere, parastais Type-C, slēdzam pie lādētāja vai pie bateriju bankas, un apakšā ir tāds kā konteineris, attaisam slēdzīti, parojam vaļā, kur varam ievietot vienu no 2, kas nāk komplektā 18650 akumulātori. Mārketings stāsta, ka 6 stundas vajadzētu abiem aķīšiem turēt, bet ņem vērā, viņam ir iebūvēts lāzeru tālmērs, ko tu noteikti izmantosi. Nokpix ir mēģinājis tev palīdzēt šo te bateriju saglabāt tādā ziņā, kad rekur ir sensors pie acīm, pie pieres, kas nāk tā daļa. Šo opciju var ieslēgt, izslēgt, bet opcija ir tāda, ka ja viņa būs ieslēgta katru reizi, kad tu viņu noņem nost, viņš viņu ieliek standby režīmā, miega režīmā, palīdzēt tev saglabāt bateriju. Sliktas ziņas tiem, kas līdz šim ir teikuši, ka viņam labāk monoklis, jo vienā rokā ērtāk, šo tu vari kontrolēt ar vienu roku, jo, ko Nokpix ir izdarījis, viņi ir tikuši vaļā no asuma regulēšanas šeit te galā. Asumu regulējumu tagad ar lielo rulli. Man personīgi šķiet ērtākais variants, ka tu skaties, tu šādi te vari kustināt un regulēt fokusu pret objektu, uz kuru tu skaties. Gaišais rullītis būs pietuvināšana, zooms, šī te būs bilde video, lāzera tālmērs. Viss, vairāk tev neko nevajag. Praktiski tu vari ar vienu roku paskatīties un jau piekoriģēt visu. Laikam pie mīnusiem šis būs pieliekams vāciņš. Dodu balvu tam, kurš ilgtermiņā viņu nepazaudās. Ļoti viegli krīt nost. Jā, kā jau minēju, komplektā nāk 2 18650 akumulātori un šāda te soma. Man personīgi ļoti patīk, jo binoklim tas ikdienas lietojums ir tāds, ka parasti tad, kad tu viņu
uzāķē, uzliec kaklā ar to siksnu, tu ej, un tad viņš tev tur dauzās un šūpojas. Un tad šī soma, kas viņam nāk līdzi, būs ar 4 punktu stiprinājumiem. Paņem priekšā, piestiprini, pievelc, un tev tā somiņa nekur nekustās. Kad vajag, uz magnēta attaisi vaļā somiņu, izvelc binokli, paskaties, ieliec atpakaļ iekšā. Protams, tiem, kam somiņa nebūs aktuāla, nāk komplektā arī parastā siksniņa, droši varēs izmantot. Svara ziņā tikai 700 grami, salīdzinot ar pārējiem tirgū pieejamajiem vai nu termālajiem vai multispektrālajiem binokļiem. Modeļu ziņā, ko esam sapratuši no jums un arī paši no saviem testiem, tāds visērtākais un tautai vispieņemamākais būs tad arī šis te, ko šodien apskatam, H35. Cena pret to, kāds viņš tehniski ir, respektīvi 2700 eiro uz doto mirkli, 640 sensors. Ja tu tā paskaties tirgū pēc tādiem pašiem parametriem, 300-400 eiro tu būsi iekonomējis, ņemot šādu binokli. Uztveršana 35 mm lēcai būs 1800 metri, 50 mm būs 2600. Ja interesē apskatīt, droši brauc Rīgā Indrānvielā 8, mājaslapā www.optikspot.lv. Zvani Mārim, zvani Tomam, Džeki braukā apkārt, piedāvā tev arī demo vakaru, kurā ieradīsies ne tikai ar binokli, ieradīsies ar tēmekļiem, ar kamerām, parādīs visu, varēs izspaidīt vakara krēslā, apskatīties, kā tad rāda tā bilde, salīdzināt, cik tad viņš ir liels, cik tad viņš ir mazs. Tie, kas ir pazīstami ar Infiray AFO sēriju, maza kompakta kameriņa, tad lūk arī salīdzinājumam izmērs. Tas binoklis ir praktiski tikpat liels kā mazais AFO. Rekur lētucītis 150 eiro binoklītis parastais. Pilnīgi tāds pats viņš ir pēc izmēriem. Tā kā droši zvani, raksti, brauc ciemos, apskati. Tiekās.